Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Šodien tiekamies ar jums attālinātā formātā Lanīda, jeb Latvijas nekustamā īpašuma darījumu asociācijas un bankas Citadele diskusijā par ēnu ekonomikas mazināšanu nekustamā īpašuma darījumos. Šodien moderātoru kapacitātē kopā ar jums būšu es, Jānis Elpēters, LTRK valdes loceklis. Un kā jau minēja arī pasākumu pieteikumā, arī no LTRK puses tiešām liels prieks iesaistīties arī nozaru diskusijās par ēnu ekonomikas problemātiku, ņemot vērā, ka tā ir tāda viena no mūsu ekonomikas būtiskākajām problēmām. Nu ko, šodienas diskusija, kā jau arī iepriekšējās Lanīda organizētās diskusijas noteikti darīja tātad Lanīda kampaņas darījuma pratību ietvaros, un šīs te kampaņas mērķis ir pavisam vienkārši veicināt izpratni sabiedrībā un arī nozares dalībnieku vidū par to, kā tad strādāt legāli un tiesiski, kamdēļ to ir svarīgi darīt un kā patiesībā motivēt vēlmi maksāt nodokļus, strādājot legālā un sakārtotā vidē. Un kā jau noteikti arī nojaušat un iespējams esat dzirdējuši kādā no mēdīju virsrakstiem, šajā rītā Lanīda sadarbībā ar Cenu bankas analītiķiem ir veikusi aprēķins par to, kā tad izskatās ēnu ekonomikas apmēri nozarē šobrīd. Par to runāsim nedaudz vēlāk, bet pirms ieskrienāmies diskusijā vēlos iepazīstināt ar šodienas sarunas biedriem. Un sākšu no tālākā gala. Liels prieks, ka pievienojies bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Sveiks, Mārtiņ! Tāpat, protams, kā nu nozares diskusija arī bez publiskās pārvaldes institūciju pārstāvjiem, un liels prieks, ka pievienojusies Santa Garanča, vidu nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktors. Sveiki, Santa! Tāpat arī Atis Bičkovičs un Atis ir Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktors. Sveiki, Ati! Tāpat diskusijā piedalīsies Anita Feldmane. Anita ir valsts nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas pārvaldes direktors. Sveiki, Anita! Tāpat arī no datu puses šodien to ainu saprast palīdzēs Ainārs Brūvels no Lursoft IT valdes loceklis. Sveiki, Ainār! Un tepat no manis pa kreisi Aigars Šmits, Lanīda valdes priekšsēdētājs. Sveiks, Aigar! Labrīt! Nu ko, kā jau minējā, šodienas diskusijas fokusā ēnu ekonomika, bet pirms varbūt ieskatāmies tajā, kā tad ēnu ekonomika nekustamā īpašuma nozare izskatās šodienas acīm. Vēlos katram diskusijas dalībniekam vaicāt tādu redzējumu par aizgājušo laika periodu. Man šķiet, ka viens no tādiem interesantākajiem laika posmiem, ko apskatīt, ir kopš 2008.–2009. Gada finanšu krīzes, tātad laika periods nedaudz ilgāks kā 15 gadi, un patiesībā arī ieskatoties tādos kopējos Latvijas ēnu ekonomikas apjoma rādītājos, tātad varam secināt, ka 2010. gadā, tātad vēl īsi pēc krīzes, droši vien tajā brīdī, kad krīzes sekas vēl tikai tā pamatīgi iedarbojās uz ekonomiku kopumā, ēnu ekonomikas apmērs atbilstoši Arņa Saukas aprēķiniem bija 38% un 2011. gadā vēsturiski zemākais 21%. Tā kā arī šeit tā viļņošanās ir notikusi, kā liecina dati, tad pagājušajā gadā ēnu ekonomikas apmērs apmēram 25%, tā kā noteikti tā situācija atkal augumā, un gribētu dzirdēt katru no jums tādu varbūt refleksiju par to, kas jūsuprāt ir tās lietas, kas no tajā pēdējo 15 gadu griezumā nekustamā īpašuma nozarē ir uzlabojušās vai gluži pretēji, kas nebūtu nav mainījušās. Nu, protams, to tādā vairāk ēnu ekonomikas griezumā. Un sāksim, Aigar, ar tevi. Jā, paldies. Ir izdarīts ļoti daudz. Tur, lai netērētu tiešām ētera laika, jo mēs esam tiešām, kā tu minēji, diezgan daudzi. Kopš šo 2008. gada un 2009. gada, kad es pats esmu nozarē no 2003. gada, tā kā esmu izdzīvotājs arī šo te krīzes laiku. Un brīnišķīgi atceros laikus, kad iespējams sakārtot bankas finansējumu bija uz balts raps uzrakstot izziņu, kad man ir alga 3000 latu mēnesī. Ja? Un arī tie laiki ir pagājuši, kad bankas milzīgās konkurences ietvaros finansē nekustamo īpašumu iegāda līdz pat 120 un vairāk procentu iegādas vērtības, jo tās prognozes bija, ka cenu kāpums neapstāsies nekad. Un laikām, kā saka, tajā laikā mēs bijām tik ļoti naivi, un varbūt mums bija pārāk maz informācijas no šiem vecajiem rietumiem, kur tomēr viņi bija piedzīvojuši vairāk šos te cikliskumus, kur ir cenu kāpumu, un arī neticēsiet, ir iespējami arī cenu kritumi, kā izrādījās, vai ne? Ko mēs arī piedzīvojām jau vairāk kārt, viņš pieminētais šis cenu indeks, kas ir parastas indikators nekustamā īpašuma tirgū, kad vēlreiz varu atkārtot, un kad otrreizējā tirgus cenu indeks, teiksim, šī 2007. gadā, kad bija šis augstākais punkts, bija pat sērija veida mājokļi, ieklausieties par padomju laika
ka sērija veida visparastāko mājokli bija 1620 eiro kvadrātmetrs. Un tas ir indeks, tā nav dārgākā cena un tā nav lētākā. Un tā bija tas kritums pietiekot dramatisks, ja, un kā tu minēji par to laiku no tā 2009. Gada, ka tā cena vienkārši 2 gadu laikā novēlās līdz 570 aptuveni eiro, tad var pateikt, jā, gan ir likumos ir pieļauts šie te būtiski grozījumi, jā, ir jābūt ir pierādāmiem skaistiem ienākumiem, ir jābūt, ir sakārtota, patī šis te finansēšana, jā, ir arī pēdējos gadus ir arī valsts atbalsts, jā, kas arī liedz ģimenē, nevis liedz, bet, kā saka, tām ģimenēm, kuriem varbūt nav iespējams veidot šo savu uzkrājumu. Kas gan ir vairāk kā es teicu, ka es baigi par to, kā saka, neesmu tādā īpašā baigā starā, es nezinu, kā lai to tā precīzāk pasaka, jo tas vien liecina, un tas tāds indikators, ka kaut kas īsti nav kārtībā ar ekonomiku vai ne, un ar finanšu pratību. Un šis, jā, mazai atkāpē, ja šis te tīri, šis kritiens tādā atkal mazliet noscītā finanšu bedrē ar Eiriboru kāpumu to brīnišķīgi parādīja, vai ne, kad tu dzīvo tā kā nostīt no rokas mutē, un tajā brīdī, kad ir kaut kādas šādas te neplānotās lietas, ko 10 gadu laikā nevarēja neviens paredzēt par milzīgu Eiriboru kāpumu, vai ne, ka piepieši, tas algu kāpums netiek līdzi šim te maksājumam, bet tu esi izvērtēts un tev šis finansējums ir, bet jā, tas kaut kādā veidā arī šie visi likuma grozījumi, atgriežoties pie to, kas ir mainījies, ir fantastiski, ir pazuduši no tirgu šie te īstermiņa investori, vai kā tautā viņi sauc šies spekulantus, vai ne, kas varbūt arī veido mītu par nekustamā īpašumu uzņēmumu darbību, vai ne, ka mēs esam kupī pret daļu aptuveni pēc un pārdod, vai ne, un tas tāds savā ziņā mīts. Tā kā izdarīts ir ļoti daudz, bet kā mēs sapratām no šiem cenu bankas datiem, šis ir vēl tāds, manuprāt, pat īsti man vēl nav tādu priekšlikumu, tāpēc šis ir tagad diskusijas sākums par to, kā tad un sabiedrība informēt, ka nekas mūsu pasaulē, neviena digitālā pēda paliek nepamanīta. Aigar, no tevis minētā tās divas lietas uzreiz briedums, man šķiet tā bija ļoti interesanta tēze par to, kā tad sagaidījām to 8. gadu un kāda bija tā uztvere par to, kas notiek. Un otra lieta par to, cik patiesībā arī šie pēdējie gadi ir bijuši ar tādiem neparedzamiem pārsteigumiem, tostarp tas pats tevis minētais Eiribors. Iesim tālāk pie Ainara. Ainara, varbūt no datu puses ir arī kādas tādas lietas, kas tev iekritušas acīs, kā tāda tirgus tendence pēdējo gadu laikā. Es gluži neesmu nekustamā īpašuma tirgus speciālists vai ēnu ekonomikas speciālists pēdējos 30 vairāk gadus. Var teikt, privātā sektorā vairāk nodarbojos ar datu apstrādi. Un, ja mēs runājam par šo pēdējo periodu kopš lielās krīzes, tad arī var piekrist iepriekšējiem runātājiem Aigaram, ka izmaiņas ir ļoti daudz. Un to es vairāk minētu attiecībā uz datu pieejamības tēmu. Mēs zinām, ka šobrīd ir daudz vairāk atvērto datu, tiesa ar zināmiem pamudinājumiem no Eiropas komisijas puses, ka mums šie dati nav pietiekami atvērti atkal izmantošanai. Proti, ja uzņēmuma reģistra dati, kuriem ar nekustamo īpašumu kādreiz bija visai pastarpināts saistība, bet viņi bija pieejami, tad, piemēram, valsts zemes dienesta dati, kā atkal izmantojam datu, kā pilnīga datu kopa, kas ir pieejama analīzei, atšķirībā no vienkārši skata, paņemt datus pa vienam. Tātad šobrīd viņi ir pieejami jebkuram, un līdz ar to viņi ļauj daudz vairāk vērot šīs likumsakarības, kādas ir Latvijas datu kopā. Tātad tas būtu tas pozitīvais moments. Protams, ir virkne problēmu, un tās ir saistītas vairāk ar tieši normatīvo regulējumu, jo, kā mēs redzējām, arī pēc krīzes daudz nekustamie īpašumu portfeļi kļuva par pēc būtības uzņēmumu kapitāla portfeļiem. Jā, tas bija veids, kādā nekustamo īpašumu kapitalizēt, ieliekot pamatkapitālā, visas pārējās izrietošās darbības pārdodam kapitāla daļas, nevis pārdodam uzņēmumu, nevis pārdodam nekustamo īpašumu un tā tālāk. Respektīvi šī tēma joprojām nav atrisināta. Es mēģināšu arī šajā vēlāk nedaudz pat tai pieskārties, proti nav tāda pilnīga simetrija, ka mēs redzam datus visus pietiekami vienā veidā. Piemēram, uzņēmuma reģistra kapitāla daļu datus, kapitāls, kas pieder personai, ir publiski pieejams, viņš izmests internetā pat bez autorizācijas no valsts puses, teiksim tā. Vienlaikus zemes grāmatu dati, kuri katram no mums, kas ir iesaistīti kādos darījumos, ir jāpārbauda, mums ir jāpārbauda pa vienam. Mēs nespējam viņus iegūt tādā
kā kopēja datu bāze atkal izmantošanā, lai kaut vai izanalizētu blakus īpašumu notikušos darījumus no šī zemesgrāmatas viedokļa. Un tas arī rada vismaz no datu viedokļa virkni tādu domstarpību, teiksim tā, jo ja kadastrs ir tas, kurā mēs varam redzēt datus, cik lielam zemes gabalam jābūt, nevienmēr tas sakrīt ar to uzrādīto lielumu, kas ir zemesgrāmatā. Virkni citu šādu problēmu joprojām palikuši. Bet tas vairāk saistās, ja es pareizi saprotu, ar to, ka nevis dati nav pieejami, bet tie patiesībā nav sistematizēti tādā veidā, lai ar tiem ērti varētu darboties. Dati teorētiski ir pieejami. Ja, tātad jūs varat pieprasīt pa vienai izziņai, maksāt diezgan lielu nodevu, tātad laikam kāds 6 eiro par katru šādu darījumu. Ja jums ir daudz darījumu, vēršoties zemesgrāmatā, jūs viņus varat pa vienam pieprasīt. Ja jūs gribat analizēt kādu, piemēram, rajonu vai kaut ko citu, tad jums ir šādi dati jāprasa diezgan lielā apjomā, tātad jāveic maksas pakalpojums, par kuru faktiski jau jūs esat samaksājuši tajā brīdī, kad jūs reģistrējāt zemesgrāmatā savu īpašumu. Ja, tātad jūs samaksājāt pat nevis tur kaut kādas 25 vai 50 eiro, kā tas būtu par pat miljardu vērtu kapitāla daļu reģistrāciju, bet reģistrējot nekustamā īpašuma reģistrā, tad zemesgrāmatā jūs maksājat korporācijas nodevu, kas ir pat procenti. Proti nav nodalīts šis kaut vai tas elementārais nodeva no nodokļa. Ja, un līdz ar to vienreiz samaksātiem datiem jums jāpērk vēlreiz. Mūsu redzējums būtu tāds, lai mēs varētu strādāt tā saucamiem lieliem datiem, piemēram, zemesgrāmatas datiem, viņiem ir jābūt publiski pieejamiem tieši tāpatās, kā tie ir uzņēmuma reģistra dati. Jo abos gadījumos mēs runājam par kapitāla īpašniekiem, kur vienā gadījumā ir publiski, otrā nav. Paldies. Paldies. Anita, tālāk vārds tev. Kāds tavs redzējums par to, kas pēdējo 15 gadu laikā ir bijušas tās pozitīvās vai arī varbūt negatīvās iezīmes nozarē? Jā, es no savas puses varētu pateikt, ka tas, kas mums nācis, tas ir AML procedūra, un tas nozīmē, ja ir pircējs un ir nekustamais īpašums, tas nenozīmē, ka būs darījums. Un tas ir varbūt tas lielākais Latvijas iezīme, ka mēs ļoti daudz tomēr likām cerības uz Krievijas naudas plūsmu. Un savukārt Igaunija un Lietuva, tur bija savādākas situācijas, tur vairāk lika uz Somiju, uz Zviedriju, vairāk no tās puses nāca. Bet jā, mums ļoti tendenciozi bija Krievijas nauda. Paldies. Ko tālāk, Ati, no tavas puses, refleksija uz notikumiem? Jā, labdien visiem. Pirmām kārtām jau laikam jāatzīmē, kad šobrīd jau, ja salīdzina 2008. gadu, es teiktu, ka ļoti daudz kas uzlabojies, un arī, ja skatāmies tieši no ēna ekonomikas aspektiem, tad arī mēs redzam, ka šobrīd, ja mēs skatāmies arī saukas aprēķinus, tātad ēna ekonomika ir būtiski samazinājusies. Bet, ja mēs skatāmies varbūt par tiem uzlabojumiem, tad noteikti jau, es teiktu, arī tāds pavērsiena punkts noteikti ir tāds labs darbs, kas ir izdarīts, ja nemaldos 2019. gadā veiktie grozījumi, kad nekustamā īpašuma darījumos, tātad darījums var veikt tikai bezskaidrā naudā, un tas, protams, arī ir noteikti palīdzējis nozarei, un jāatzīmē arī noteikti tas, ka šobrīd aktīvi par bezskaidras naudas darījumiem arī tiek aktīvi diskutēts Eiropas parlamentā. Tas nav tā, ka tikai mēs Latvijā šeit par to runājam un diskutējam, jo arī, tātad, kā jau minēju, Eiropā, tātad uz to tiek likts akcents un visticamāk arī tas ir virziens, kur noteikti arī nākotnē vairāk arī Latvijai jāiesaistās būs. Un to mēs arī šobrīd daram. Tā kā es gribētu teikt, tas salīdzinājums, kā mēs zinām arī, ka šī krīze ir kādā veidā cikliska, jāmācās no peļautajām kļūdām. Es domāju, ka salīdzinot 2008. gadu ir ļoti daudz secinājumu izdarīt, ļoti daudz pētījumu, analīzes un tiešām arī regulējums ir diezgan mainījies par šiem gadiem un pats būtiskākais ir tas, kad mācoties no tām kļūdām jāatcerās, ka tas ir ciklisks, un tad periods, un lai nepienāk mums tā nākamā reize, kad mēs atkal uzkāpjam uz kaut kādu līdzīgu grābekļu. Bet manā skatījumā, šobrīd skatoties, tā tad ir liels mājas darbs izdarīts, arī tā skaitā
nozares sakārtošanā un pilnveidošanā, un šeit es gribētu arī uzteikt Lanīdas nopelnu šo aktivitāti, kad šīs aktīvās arī diskusijas tiek organizētas, un es tikai varētu turpināt un aicināt turpināt diskutēt un runāt, un noteikti tas arī nesīs augļus nākotnē. Paldies, Ati. Jā, Santa, droši vien no tādas vairāk piemērošanas puses arī ir pavisam noteikti attīstība pēdējo 15 gadu laikā. Atpakaļ tāda sajūta, ka pavisam cita pasaule bija 15 gadus atpakaļ. Tās lietas, kas daudz jau bija minētas, bet no tām, ko mēs šobrīd uzskatām par pašsaprotam, bet pirms 15 gadiem viņu nebija vai tikai radās, tāda lieta kā kapitāla pieauguma nodoklis. Es esmu pietiekami sens vida darbinieks, lai atcerētos laikus, kad mēs cīnījāmies ar kungiem, kuriem kāda sveša tantiņa bija uzdāvinājusi milzīgu zemes gabalu tur Mārupē vai Ķekavā. Tur bija uzradušās nezināmā veidā 30 vai 40 mājiņas, kuras tika tirgotas kā privāta īpašums, par ko nav jāmaksā nodoklis, un tad viss cīnījās, lai pierādītu, vai tā ir saimnieciskā darbība, cik tur kas bija un tam līdzīgi. Šī ir pilnīgi cita realitāte šodien, tātad kapitāla pieauguma nodokli tomēr mēs pazīstam, un ar tiem administrēšanas pasākumiem, ko Vits arī veic, un uzrunāšanas pasākumiem arī, tomēr tā kapitāla pratība un pārdošanas pratība ir augusi. Tā ir tāda viena lieta. Ja runājam par īri, tad paziņotā saimnieciskā darbība vai nereģistrētā, kas dot iespēju maksāt šos 10% no īres naudiņas, arī ir šodien pašsaprotama lieta. Pirms 15 gadiem nekā tam līdzīga nebija, un arī bija tāda cīņa ar veidzirnavām. Protams, šīs lietas, kas ir saistītas ar mākleru reģistrāciju un AML prasībām, tas arī ir milzīgs pluss, kas ir ļoti sakārtojis sistēmu. Bet, ja tā drusku plašāk runāt, tad varbūt ne tieši nekustamā īpašuma nozara tāda definīcijas pēc, bet ļoti saistīta, kas ir būvniecība. To mēs visi zinām, ka tur tās problēmas ir daudz risinājumu bijis šajā laikā. Tā skaitā, piemēram, tas pats reversais PVN, kas lielajos projektos vai vismaz pašvaldību valsts iepirkumos milzīgi problemātika atrisināja un PVN plaisu mazināja, tad joprojām būvniecība mums ir sāpīga tēma, īpaši varbūt arī runājot par tādām privātmāju būvniecībām, remontiem un tā tālāk un joprojām. Tā kā izdarīts ir grandiozas lietas, bet joprojām noteikti ir daudz darāmā. Paldies, Santa. Ko, Mārtiņ, es nevaru saprast, vai tavs uzdevums ir vienkāršs vai sarežģīts, jo gana daudz jau ir pateikts, bet tajā pašā laikā tev ir iespēja vai kopsavilkt vai pamanīt to, kas vēl ir nepateikts. Es varu tikai pievienoties, un tiešām man liekas, ko visi runātāji teica, ka pēdējie 15 vairāk gadi tās izmaiņas ir diena pret nakti arī finanšu sektorā. Tiešām šobrīd gan tiek prasīt ienākumu, kāda tev ir līdzekļu izcelsme, tas viss tiek baudīts. Un mēs te ar kolēģiem runājām, ka tādā ekonomikas kontekstā bankas ir iegūši jau tādu reputāciju, ka faktiski viņas uzreiz visu ziņo vidam un tā tālāk. Un faktiski, ja ir kaut kas ar ēnu ekonomiku, tad jau tā ēnu ekonomika jau tāpat cenšas iet tā kā ar līkumu bankām. Jo skaidrs, ka bankas tomēr ļoti stingri šīs prasības pārbauda un tas ir diena pret nakti pret to, kas bija 15 gadu atpakaļ. Tāpēc brīžiem, tā ēnu ekonomika vai ne, kā privāta persona, kā cilvēks, kas dzīvo Latvijā, kas dzīvo Latvijas ekonomikā, tu jūti, tu kā bankā tu jūti, ka tu kaut kā cenšas iet apkārt. Jo tomēr tās lietas, kas ir mainītas, ir būtiski ierobežojuši iespējas ekonomikai plus caur finanšu sistēmu. Bet, Mārtiņ, ja pieņemam to, ka tā ekonomiskā situācija droši vien zināmā mērā salīdzinām ar to vēl aiziepriekšējās 10 gadus to ekonomikas augstāko punktu, kā tu teikt, kas ir tā praktiskā šī bankas pusē? Ja iepriekš arī Aigars šķiet minēja par to, ka patiesībā katram klientam droši vien bija iespēja paklavēties un saņemt vairāk kredītus, droši vien arī maksātnespējas principi nedaudz atšķīrās, tie vērtēšanas algoritmi. Saka, kas varbūt no tava skatu punkta, redzot procesus vairāk iekšā pašā bankā, kas ir mainījies no tās situācijas, kā izskatījās kreditēšana 7. 8. gadā vai pirms faktiski šīs lielās finanšu krīzes? Šobrīd ir ļoti, ļoti stingri reglamentēts, un līdz ar to tev nav iespējas kaut kādu beigt pievērt acis, vēl kaut ko tādu, skaties īpašumu vērtību, tu skaties naudas izcelsmes, skaties ienākumus, vai ne? Un tur tās, tādas elastības, ka varētu kaut ko pievērt acis, vai, labi, mēs tā kā zinām kaut ko, vai ne? Tur vienkārši nav, un tas ir tas, tomēr
ja ir finansējums ar banku, tad tiešām tiek visi šie pārbaudas tiek veiktas. Un savukārt cilvēki, kur varbūt atnāk uzdot jautājumu, saprot, ka viņi varbūt uz visiem jautājumiem nemaz nevarēs atbildēt, nemaz neatnāk līdz bankai pēc tam. Un tas varbūt kaut kas tāds, ko mēs tiešām jūtam. Bet banku pusē tā izmaiņa, jā, kad ir tomēr tas process ir ļoti precīzs un stingrs, un tur tādas kaut kādas beigās atkāpes vienā vai otrā virzienā nevar būt. No tādiem mežonīgiem rietumiem uz regulētiem rietumiem. Jā, sakartot biznesa vidi. Tiešām liels paldies visiem diskusijas dalībniekiem par pirmajā aplī teikto. Kā jau minēja arī pašā sākumā, šobrīd būs īstais brīdis, lai ieskatītos tajā, kā tad situācija izskatās šodien. Un lūgums tad arī sāksim ar dažiem slaidiem šeit pat uz ekrāna. Un sākumā mums sāksim ar datiem no Aināra, ja nekļūdos. Vai sāksim ar Aigaru? Sāksim ar Aigaru. Gribēju sākt ar to, ka pateikt, man ir lūgums neuztvērt šo datus kā absolūtu vispareizākos. Jo tāpat kā nekustamā īpašuma vērtētāji daudz lietas, kas tiek ņemts par pamatu ar kaut kādu daļu par pieņēmumu, bet, kā mēs zinām, Excelis nemelo un dati, kā Ainārs minēja, dati ir ļoti daudz kļuvuši publiski pieejami, un ir vēl tāda lieta, kas ir pēdējos jau gadus ir ļoti labi strādāja, tāda lieta kā mākslīgais intelekts, kas prot atlasīt datus, prot savilkt šo informāciju, salikt pārskatāmā tabulā, un tas, ko mēs šodien prezentēsim, un kāpēc šie cipari varbūt ir tik šokējoši, ka tas nav manis izdomāti, tie ir, respektīvi, Cenas bankas mākslīgā intelekta kopsavilkums, un šis būtu tāds sākums šai diskusijai, ka neskatoties, ko teica visi klātesošie par to, cik daudz kas ir darīts un cik ir daudz lietas, kad varbūt tomēr padomāt, kad varbūt tomēr ir kaut kāda vieta, kur mēs esam pāršāvuši pār strīpu, un līdz ar to tā labā iecere, kas bija jau sasniegt iespējams tajā 2000 un kurā gadā, ko minēja Saukas kungs par ēnu ekonomikas jau tādu foršu samazinājumu, ka varbūt, ka līdz ar tomēr ekonomikas pavājināšanos, neskatoties, ko mums saka, varbūt publiskajā telpā, ka tomēr tie iedzīvotāji dod priekšroku šim te nosacīt, teikšu, kā ir šim te izdzīvošanas faktoram un dodās atpakaļ šajās ēnās. Un tāpēc, varbūt, teiksim, tie cipari, kāpēc mēs gribējām šo diskusiju tā kā raisīt, ir kas tad ir Cenu banka? Cenu banka tā tiešām ir, datu bāze un līdzīgi kā Lursofts ir datu apkopotāji, kas jau no 2018. gada pietiekoši padziļināti pēta visos rakursos tieši Rīgas dzīvokļu tirgu. Un, lai cik tas neizklausītos neticami, bet 33 aptuveni, teiksim, lai mēs nejauktu, es neesmu analītiķis, tāpēc teikšu, aptuvenos skaidrošie 30% darījumi Rīgā ir notikuši par neticamām, ja mākslīgi samazinātām cenām. Un ko nozīmē šīs neuzrādītās darījuma summas daļa, šie 26%, to es vēlāk arī prezentācijā pateikšu. Ja mēs šo pašu algoritmu tā kā pārvēršam un pietuvinam Latvijas tirgumu, tad kopējā Latvijas šī tirgus, ieskaitot komerci īpašums, visa Latvijas, un šie zemesgrāmatas dati ir aptuveni 2,3 miljārdi. Tas ir 2023. gads, šeit nav runa vairs par šiem pēdējiem 6 gadiem, bet tieši par 2023. gadu. Un tas nozīmē, ka no šiem 2,3 miljārdiem pēc šī algoritma 150 miljoni ir samaksāti ar koferi. Šādi te. Un noteikti arī savas šīs te prezentācijas gaitā pastāstīšu, kā mēs nonācām pie šiem budžetā pazudušiem, iespējams neiekasētiem aptuveniem 100 miljoniem, jo šeit ir gan tiešie nodokļi, gan šie te tādi kā, padomāt par to, vai tā tas varētu būt, un tad iespējams arī kolēģi no, teiksim, varbūt klātsošie no vida varētu mani tā kā oponēt. Un jā, bet jau detalizēt es noteikti tad pievērsīšos jau šim te analītiskajam aprēķinam noteikti savas prezentācijas brīdī. Tā kā tagad laikam
Vaicāināram, lūdzu. Jā, nu, manas prezentācijas tāds nosaukums ir par publisko datu kā analīzes pamatu, jo, respektīvi, tajā brīdī, kad mēs runājam par ēnu ekonomiku, par kādu darījumu analīzi un tā tālāk, protams, viss sākās un beidzās datos. Tātad šajā konkrētajā atlasē, kā jau kolēģis Aigars teica, mēs neko ļoti padziļināti nevērtējām atšķirībā no cenu bankas, kura, es saprotu, vērtē arī reāli tirgus cenas, bet vērtējām vienkārši to, ko sauc par šobrīd atvērtiem zemes dienesta datiem, kadastra datiem, un tātad tajā uz šī gada aprīli mēs redzam, Latvijai kopskaits ir gandrīz 1,5 miljonu nekustamo īpašumu, kas ir reģistrēti šajā kadastrā, kurā ir kopumā vairāk kā 4 miljonu objektu. Jā, tad vienā īpašumā ir virkne objektu, varbūt ēkas un tā tālāk. Un tātad šis te valsts zemes dienests ir publiskojis arī šos datus par darījumiem. Tādi sakarīgi, respektīvi mūsu prāta. Ir senāki, bet ir par pēdējiem 12 gadiem, par kuriem mēs varam runāt. Un tādi darījumi, kas ir notikuši ar nekustamo īpašumu, kas ir atrodami šajā atvērto datu kopā, ir vairāk kā 670 000. Un tātad priekš šīs, kā saka, prezentācijas, ne gluži par ēnu ekonomiku, bet par zināmām tendencēm, kas ir vērojamas no šiem datiem, mēs izvēlējamies tādu lietu, kas interesē droši vien jebkuru biznesā. Kā dubultot savus ieņēmumus gada laikā. Jā, tātad tika vienkārši no šiem datiem atlasīta tā datu kopa, kur ir secīgi darījumi, un šī vērtība augusi vismaz dubultojusies, un tātad, ja šī gada laikā šī vērtība ir tātad šādu darījumiem ir dubultojusies, cik tādu darījumu ir. Tātad tādu bija apmēram 1%, tas varbūt nav daudz, bet tāpatās tie ir vairāk kā 6000 darījumi. Interesantākais bija tas, un tātad es vēlreiz atkārtojos, tie ir valsts zemes dienesta dati, kad vērtība dažu mēnešu laikā var augt, piemēram, 4000 reižu, ja? Un tā tālāk. Arī tas, ka varbūt pirms 12 gadiem mēs ņemām diezgan ilgu to posmu, tas varēja būt tāds, nosacīts minētās krīzes efekts. Tas tā gluži nav, jo šādi darījumi tikai no pagājušā gada 1. janvāra ir vairāk kā 780. Faktiski šī tendence nav mazinājusies. Tātad kaut ko ļoti lēti nopirkt un gada laikā pārdot. Jā, tātad šajā gadījumā, piemēram, mēs varētu runāt par valsts un pašvaldību sektoru, jo privātais sektors, biznes ir biznes, kā māk tā mauj. Ja, bet arī tātad šajā publiskajā sektorā šādi darījumi, kur, teiksim, atsevinātājs sākotnējais ir valsts, pēc tam jau vairs nav svarīgi, fiziska persona, juridiska persona vai kas cits, ir lielākais šāds darījums ir vairāk kā 618 reizes pieaudzis gadu laikā šī darījuma vērtība. Tātad, tas ir arī visai dīvaini, jo mēs zinām, ka, ja mēs skatāmies no tāda kopējā likuma konteksta, valsts un pašvaldība manta tiek atsevināti izsoles, parasti publiskas izsoles procesā, izņemot gadījumus, ka viņi tiek atsevināti tur īpašā likuma kārtībā, tad, acīm redzot, tās izsoles nevienmēr tādas ir. Ja mēs apskatām šajā grupā kopējo darījumu vērtību, vēlreiz es runāju tikai par publiskiem valsts reģistru datiem, es nerunāju par kaut kur publiskotām reklāmu un tā tālāk, bet tātad tikai par valsts šiem reģistru datiem. Sākotnējā vērtība atsevinot bija 48 miljoni un tātad gada laikā, šo visu gadu laikā, viņi ir vismaz pieckāršojusies, vidēji pieckāršojusies. Ja. Kas ir pamatā šie darījumi? Tātad pamatā tie darījumi ir, protams, ar dzīvokļiem, bet ļoti daudz ir ar zemi. Diezgan liela daļa, tātad gandrīz trešdaļa ir ar meža zemi. Tātad apmēram ceturtā daļa ir ar lauksaimniecības zemi, pārējie ir cita veida īpašumi. Kā tas izskatās no tāda izvērsumu pa valsti, tātad tādu īpašu varbūt nav pārsteigumu, tas ir diezgan vienmērīgs process. Nav tā, ka kāda pašvaldība kaut ko ļoti lēti atsavināt, lai pēc tam kāds to pārdot dārgāk. Bet, protams, tur var redzēt, daži tādi ir varbūt vairāk izcelti novadi, daži mazāk. Ja.
Un tātad, kāds būtu šīs te mans rosinājums, varbūt ne gluži par ēnu ekonomikas tēmu, bet, manuprāt, cieši saistīts. Ja mēs gribam mazināt ēnu ekonomiku, mums primārais ir šī te datu pieejamība. Man savulaik ir izdevies vēl 90. gada beigās piedalīties citas sistēmas izstrādē, kas saucās, latviski, es pat tā nepārtulkošu, bet Eiropas Savienības normatīvu aktu pārņemšanas sistēma Latvijas likumdošanā, ja, acquis communautaire. Ja, un tajā diezgan plaši tika runāts par to, ka vienā veida tiesiskajam regulējumam vēlams būt iestrādātam visos normatīvos aktos daudz maz vienādi. Ja, un to mēs vērojam, ka gluži tas tā nav. Nu, tas tipiskākais variants ir tas, ka es jau minēju sākumā, datu pieejamība. Tātad datu pieejamība no viena reģistra ir pilnīga, ka viņš ir kā atvērtie dati izlikts publiski, kopējiet, apstrādājiet. Tātad privātais sektors var, kā līdzīgi kā cenu banka, piemēram, var veikt savu analīzi, tādējādi palīdzēt visiem, gan savai nozarei, gan faktiski arī valstī un arī pāriem, gan pircējiem, gan pārdevējiem. Tātad, un vienlaikus ir virkne reģistru, kurā ir ierobežojumi. Kaut vai tādi smieklīgi, manuprāt. Ja? Tātad kāds politiķis, kurš nevēlās pērkot īpašums par saziedoto naudu, lai pēc viņa var atrast, kādus īpašumus viņš ir sapītis, viņš izmaina likumu un zemes grāmatu no laikam 2002. Gada vairs neļauj meklēt pēc īpašnieka. Pēc tam tas, protams, tiek pamatots ar fizisko personu datu aizsardzības likumu un tā tālāk, bet, protams, tas ir vairāk, manuprāt, tāds nepārāk korekts piegājiens, jo mēs zinām, ka, piemēram, uzņēmuma reģistrā mēs varam atrast vienas personas, visas kapitāla daļas, patiesā labuma guvējus un tā tālāk. Nekustamais īpašums ir tieši tāds pats īpašums kā kapitāla daļas, arī tātad šī patiesā labuma guvēji, it sevišķi, ja valsts uzliek uzņēmējiem pienākumu to kontrolēt, viņiem ir jābūt publiskiem atkārtot izmantojumiem un tā tālāk. Nākošais varētu būt šī pats process, kā šī informācija nonāk reģistros. Ja, tātad ir skaidrs, ka jo lielāku slogu mēs uzliekam uz uzņēmēju vai patiesībā arī uz valsts vai pašvaldības iestādi reģistrācijas procesā, jo neprecīzākus datus mēs iegūsim. Un līdz ar to, kāda ēnu ekonomika mēs varam vērtēt, ja mēs paši uzliekam slogu. Nedaudz citā kontekstā es vienā projektā nodarbojos ar kapiem. Un tajā laikā vēl Valsts zemes dienesta dati nebija publiski, un es nopirku no Valsts zemes dienesta datus par kapsētām Latvijā. Teiksim tā, trešdaļa kapsētu, kuras zina sabiedrība, kuras eksistē dabā. Ja, tātad šajos datos nebija atrodami. Kas bija iemesls? Iemesls bija tas ir šis diezgan dārgais process, lai iereģistrētu kaut ko. Birokrātiskais process plus nodevs. Ja, tātad atkal atgriežoties pie tās Eiropas aktu salīdzināšanas, piemērošanas Latvijā, tad vēlreiz reģistrējot uzņēmumu, vienalga ar kādu, cik lielu pamatkapitālu, vienalga kādas kapitāla daļu izmaiņas, vienalga kādas komercīlas attiecībā uz kapitāla daļām. Es runāju par kapitālu. Ja, tātad tās ir nodevas, kas ir samērojams ar administratīvām izmaksām. Zemes grāmatas gadījumā mēs zinām, mēs te staipam dažādos virzienos, tie ir procenti no vērtības. Kāds administratīvām procesam, kurā mēs gribam iereģistrēt informāciju pēc būtības valsts publiskā reģistrā, būtu ar vērtību, kas ir ierakstīts, cik nulīts ir ierakstīts šajā dokumentā. Tātad tas būtu, manuprāt, otra lieta, kas būtu bez šīs atvērtības jānodrošina. Tātad, ka mēs administratīvā procesā, jebkura veida īpašuma tiesība reģistrācijai, apgrūtinājuma reģistrācijai, piemēram, vienādas princips un administratīvās izmaksas ir tieši tādas, kādas viņas ir, nevis apslēpts nodoklis virs tā. Nākošais, tātad es atļaujos jau gadiem publiski, es varbūt mazāk publiski uzstājos iepriekšējos gadus, jo vienu brīdi tik aktīvi nedarbojos, bet saucu Nīnu kā šobrīd pretiesisku regulētu pseidonodokli. Ja? Jo tas ir viens no atkal ēnu veicinošiem mehānismiem. Kāpēc? Pirmām kārtām, ja mēs it kā esam virzīti uz tirgus ekonomiku, kādu atklātību, kādu reālo vērtību, tirgus vērtību uzrādīšanu jūs vēlaties, ja jūs, piemēram, rekonstruējat ēku? Jūs saprotat, ka pēc nodošanas eksploatācijā šīs ēkas vērtība pieaugs N reizes,
kadastrālā vērtība augs un jūs maksāsiet lielāku nodokli. Ja, tātad tas ir tas viens, jau, ja mēs skatāmies no šī nekustamā īpašuma nodokļa regulācijas jomas. Nākošais, kādu uzticamību jūs vēlaties no sabiedrības locekļa, piemēram, es dzīvoju Bieriņos. Jūs zināt, ka mana mājas vērtība ir nedaudz augstāka nekā Rundāles pils vērtība, ja mēs skatāmies no kadastrālās vērtības viedokļa. Es runāju par atvērtiem publiska reģistra datiem. Ja Rundāles pils vērtība šobrīd ir 189 000, es gribētu redzēt, lai kā valsts atteiktos no darījuma, iemainīt viņu pret būdiņu par kaut kādiem 250 kvadrātmetriem, tepatās, teiksim, jebkuru Rīgas māju, jo valstī tas būtu izdevīgs darījums. Kadastrālā vērtība esot tuvināta tirgus vērtībai, ja tirgus vērtība šai pilī, ja, tā tad ir 180 000 ar visu parku 72 hektāri. Ja, ap 300 000 vērtība, es neesmu, joprojām esmu dziļā neizpratnē, kāpēc tā nav apmainīta pret blakus esošiem laika vītoliņu zemnieku saimniecību ar pusi mazāku platību, bet ar vidējo augstāku vērtību zemei un ēkai. Ja. Tā kā, respektīvi, tiesību harmonizācija, datu atvērtība, tas, manuprāt, ir tas galvenais, lai mēs runātu par kaut kādu ēnu ekonomikas samazināšanu. Reģistra datus apmaksā tas, kas tur iesniedz. Un viņiem ir jābūt pieejami priekš atkal izmantošanas, un tas nozīmēs atvieglot arī minēto sankciju izpildi un tā tālāk. Paldies! Paldies, Ainār, man šķiet kolosāls piemērs par Rundāles pili, tik tiešām nebija līdz šim aizdomājies, bet redz, kādas burvīgas lietas var noskaidrot pie atvērtiem datiem. Nu ko, mums palikuši vēl no Aigara puses vēl 2 slaidi šķiet. Jā. Manuprāt, es pat labprātāk sāktu ar šo slaidu. Tātad, vēlreiz, kāpēc mēs to darām un kāpēc ir svarīga šī diskusija? Kā šorīt televīzijā jautāja, jūs noteikti gribat vairāk darbu darīt, vai ne? Nē. Šeit nav nekāda sakarā darba. Šeit ir runa par ēnu ekonomikas apkarošanu un par kreditēšanas veicināšanu, ko mēs dzirdam arī no OECD vakardienas ziņās, jā, kad ir jāveicina kreditēšana. Un tas nekas nedarbosies, ja reģionos būs tik augsts šīs nekustamā īpašuma tirgus ēnas procents, jo nevienam neklātesošam, ne arī pieļauju skatītājiem nav noslēpums, kad ir šī 2 termini, ir cena un ir tirgus vērtība. Un bankas nefinansē, nedod finansējumu no cenas, bet gan no tirgus vērtības. Ja mākslīgi samazina šo cenu, tad attiecīgi nekustama īpašuma vērtētājs nevar novērtēt reāli reģionos šos reālo, noteikti īpašumu vērtību. Līdz ar ko tad cilvēks noteikti, tādā savā, tajā sapratnē pasaka, tad man to nevajag, tad samaksāšu tev starpību tur skaidrā naudā. Un mazai atkāpēji, šeit arī tas ir, kā saka, ir uzrakstīts, ir kāpēc tas tiek darīts. Summas netiek uzrādītas, reģistrējot darījumu galvenokārt, lai samazinātu maksājumo nodokļu vai nodegu apjomu. Un, lai arī valsts ieņēmuma dienas pārstāv teica, cik viss ir forši, kā ir ieviests kapitāla pieauguma nodoklis un kā viss forši strādā, nē, tas nestrādā. To parāda šie dati, jo nav jau tā, ka netiek samaksāt šīs nodokļus. Process jau viss ir izdarīts. Sāksim ar to, bet, un tie cipari parāda. Tātad, lai skatītāji saprastu, ir lietas, ko es pēc tam paskaidrošu, bet es gribu nolasīt šo tīri vienu teikumu, kas savā ziņā varētu būt pat tā kā metodika. Lai aplēstu neuzrādītās summas apjomu, kā pamats tiek ņemts atšķirība starp darījuma un attiecīgā sludinājuma cenu. Tātad skatītājiem ir jāsaprot, ko es jau, manuprāt, gan ievadā teicu, gan visu laiku saku, kad mūsu laikos šī digitālā pēda, ko parasti cilvēks saka, es taču pats varu iemest SSA sludinājumu. Atcerieties, ka pēda SSA šim sludinājumam tiek fiksēta. Un šie dati ir ņemti vērā. Tas, ko jūs esat sludinājuši, pārdodot īpašumu pret to summu, kas ir reģistrēts kā darījums zemesgrāmatā. Lūk, un
šī ticamo darījumu sadaļa, kas varētu būt atlaides formā, tie ir šie 2%, kad atšķirās starp sludinājumu un reģistrēto šo darījumu. Neticamie darījumi ir pieņemts kā, kā pieņemts, tas ir 28%. Iedomājieties, tīri naudas izteiksmē, pieņemsim, kad jūs gribat pārdot īpašumu pa 100 000 un jūs viņu piepeši pārdodat pa 70. Ar savu vairāk kā 20 gadu pieredzi var pateikt, ka tā absolūti nenotiek, un jo pārdevējs vienmēr gribēs nopārdot dārgāk, un pircējs vienmēr gribēs nopirkt lētāk. Tā kā ir kaut kāda loģika tajos darījumos, ko arī jebkurš tirgus analītiķis, veidojot cenu indeksu, atmet neticamos darījumus, atmet tos, kas ir būtiski virs kaut kādas tirgus maržas, un atmet tos, kas ir zem šīs tirgus, absolūti lētos. Tad mēs esam pievēršies, teiksim, attiecīgi cenu bankas analītiķi pievēršies tīri šai sadaļai, kas ir par neticami zemajām cenām. Kā jau es minēju, ir tas par bāzi ņemta šis Rīgas tirgus, un Rīgas reģionā Rīgas tirgu, pat ne tikai reģionā, Rīgas reģions būs tur atsevišķi viena sadaļa, kas ir pie Rīga. Kopējais dzīvokļu darījumu apmērs ir 690 miljonu eiro. Tas ir Rīga, un šie ir dati. Tas nav pieņēmums, tas ir fakts. Ņemot šo algoritmu par šiem neticamiem darījumiem, ir aptuveni šie 30%, kas ir aptuveni ar samazinātu darījumu, ir notikuši pirkumi pārdevumi pa aptuveni 176 miljoniem eiro. Kas savukārt, tātad, ja mēs viņu pielīdzinām, velkam ar šo 26% skaidrs naudas norēķinu, ko mēs redzam, kas ir totāli neticams, tad Rīgas tirgū šis cipars veido 46 miljonus, kas ir aptuveni samaksāti tā kā ar koferi. Un atkal nolasīšu šo cenu bankas analītiķu šo te metodisko kaut kādu tā kā pamatojumu. Rīgas dzīvokļu dati ir daudzkārt uzticamāki par citiem nekustamā īpašuma datiem, un tā ir cenu bankas specialitāte. Tāpēc Rīgas aprēķina aplūkojam kā konservatīvs tuvinājums, un es arī kā praktiķis varu pateikt, ko dzirdu arī no savā uzņēmumā no vērtētājiem, jo tālāk no Rīgas, jo šī problēma ir dziļāka. Ja mēs runājam par šiem 30%, tad reizēm mēs redzam, ka tajā pašā Latgales reģionā tur ir vispār pat zem kadastrālās vērtības noteikti darījumi nomaksājot valsts nodevu no kadastrālās. Un tas ir fakts. Un tas skumjākais ir, kad šeit jau nekas teorētiski netiek pārkāpts, jo neviens neanalizē, nesalīdzina šo piedāvājumu datu ar šo te darījumu summu. Visi nofinansēts darījums ir noticis, ja mazliet ir palicis pāri pret to iegādes cenu, tiek jau nomaksāts tas 20% kapitāla nodoklis. Tā kā taiziņā jau nekas netiek pārkāpts. Un tad ir tas nākamais, lai aplēstu šīs neuzrādītās summas apmēru nekustamā īpašuma tirgu kopumā, ir iespējams izmantot šo te Rīgas dzīvokļu proporciju, paturot prātā, ko arī atzīmē šie te cenu bankas analītiķi, jo vēlreiz es uzsvēršu, tie ir dati, un tas ir fakts. Ka patiesais neuzrādītais apjoms būs daudz augstāks, attiecinot Rīgas dzīvokļu neuzrādītās summas aprēķini uz visu Latvijas nekustamā īpašuma tirgu, veikti aprēķina tabulā, izskatās, visdrīzāk jūs noteikti redziet, ja Latvijas kopējais tirgus ir aptuveni 2,3 miljārdi, tad šī te koferī samaksātā summa, kas ir šie 26%, tur vēl ir daļa šo neticamo darījumu, ir aptuveni tad 153 miljoni eiro. Un tas Lanīdas uzdevums ir vērst uzmanību, kur tad pazūd šie 100 miljoni, kāds ir mērķis, lai cilvēks mākslīgu summu samazinātu. Un kā praktiķis varu pateikt, ka šī 20% iedzīvotāju ienākuma likme no kapitāla pieauguma iedzīvotājiem, cilvēkiem šķiet
negodīga, un tāpēc viņi meklē veidus, kā šo starpību samazināt. Un arī pagājušajā gadā mēs, kā vienu no priekšlikumiem Finanšu ministrijai, sūtījām divas lietas. Viena, kas ir tieši par šī nekustamā īpašuma likmes, iedzīvotāju ienākuma likmes no kapitāla pieauguma samazināšanu no 20% pielīdzināt dzīvokļu īres tirgumu, kas ir godīgi, jo mēs redzam tiešām, kā es varu piekrist, kad ir ļoti daudz izīrētāji saprata, ka tā ir lētākā nauda, kā tu viņu vari oficiāli parādīt savā kontā. Un tas bija milzīgs solis tādai iziešanai šim te sektoram no ēnu zonas. Atgriezīsimies pie šiem 100 miljoniem, kas ir mūsuprāt, arī, kā jau es teicu, vērtēt arī daudzreiz strādā pēc pieņēmumu. Ir fakts un ir pieņēmumi. Ir tiešie nodokļi, un šis tiešais nodoklis ir tas, ko maksās īpašuma pārdevējs. Tas ir kapitāla pieauguma nodoklis. Tātad mēs pēc pieņēmuma varam teikt, ka no šiem 150 miljoniem tātad tīri teorētiski būtu bijis jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Tas ir šie 30 miljoni. Nākamais tiešais nodoklis, ko maksā īpašuma pircējs. Tā ir valsts nodeva 1,5% no šīs te noslēptās naudas. Tie ir vēl 2 miljoni. Tātad kopā tie ir precīzi tiešie nodokļi ir 32 miljoni apmērā. Kas ir principā pēc šī fakta pazuduši, jo es saku vēlreiz, dati reģionos ir vēl sliktāki, nekā tos mēs redzam šī slaidā. Un to atzīmējuši arī ir, kā saka, cenu bankas analītiķi. Un tad mēs iedomājamies, ka nekustamā īpašuma iegādes gadījumā kaut kur ir šie 150 miljoni ir bijis jādabū. Nu, nav noslēpums, ka Latvijā, cik mani zināms, varat oponēt, ir vieni, diemžēl, no augstākajiem darba spēka nodokļiem, tie no 54 līdz 57%. Nu, tad vienkārši atkal pavisam primitīvi, kā mēs arī šo prezentāciju aizsūtījām Saugskungam, kas ir, kā saka, visas ēnu apkarošanas, kā saka, scenārija tā kā autors, un viņš teica, pietiekoši primitīvi, bet, kaut kas tajā ir, un mēs vēlreiz, mēs nepretendējam uz izcilību, ka šis ir absolūti pareizākais veids, kā to rēķināt, bet mēs kā praktiķi redzam, jo neattīstās šo te reģionu kreditēšana un finansēšana. Un tad iedomājieties, ja šiem 150 miljoniem, tādai mazai atkāpējas iekomentēju, ja mēs pieliekam klāt, ja tas būtu tā kā tīrai summai būtu jāparādās kontā caur darba algu, tātad kaut kur ir pazuduši vēl aptuveni 70 miljoni eiro. Pieliekot tupa klāt šos 54-55% šiem 150 miljoniem. Tie ir jau kopā summa, tātad tie būs pie 220 miljoniem. Pieliekot šos tiešos nodokļus ar šo iespējams nenomaksāto darba spēka sadaļu, šeit parādās šie 100 miljoni. Un šeit jau nav runa par, es saku vēlreiz, mēs nepretendējam, bet šeit ir vērts sākt diskusiju, jūs varat noteikti arī visdrīzāk šī diskusijā oponēt, teikt, ka noteikti, gan jau, ka tik slikti nav, bet dati nemelo un lielas atlaides nekustamā īpašuma iegādes un pārdošanas procesā noteikti nenotiek, tāpēc padomājiet par to, pieļauju, ka šie 100 miljoni rodas nereģistrētas saimnieciskās darbības ceļā, pieļauju, ka tur var arī kaut kāds nenomaksāts PVNs, jūs noteikti oponēsiet, teiksiet, bet arī šī skaidrā nauda jau daļai apgriežās apritē caur patēriņu, gan jau, ka cilvēks iet uz veikalu pērk naudu, un šī tā sadaļa, kas neiet tā kā kopā ar nomaksāto nodokli pret šo statistikas faktu, kad cilvēks tērē vairāk nekā tiek saņemts nodokļos. Tāpēc padomājiet, no kurienes tad rodās šis pārrēķins un kāpēc tas tā ir. Un tāpēc tas mūsu priekšlikums vēlreiz ir samazināt šo
iedzīvotāju ienākuma likmi par kapitāla pieaugumu no 20 un 10, un mēs garantēsim noteikti, un mēs neko nevaram garantēt, kā saka, garantēt var nāvu nodokļus apmēram, ja kā tu teici tajā filmā. Bet mēs ticam, kad nodokļus cilvēks redzot, ka nodoklis ir godīgs, viņš viņu labprātāk samaksā nekā domā veidu, kā riskēt un apiet šo te, jo es saku, visdrīzāk cilvēks nenojauš to, ka šī digitālā pēda no SS visa ir redzama cenu bankas datu apkopojumos. Un es saprotu, ka arī tas Finanšu ministrijas mūsu atbild uz mūsu iniciatīvu bija tāda, kad valstī ir ļoti lielas vajadzības, un tās vajadzības tā kā aug, bet es būtu ļoti uzmanīgs, un es atvainojos, laikam vispār gribētu kaut ko sensacionāli ierosināt. Deputāti nedrīkstētu būt saimā vairāk kā 2 sasaukumus. Un tad skatīties, lai tomēr viņi saskaras ar to reālo dzīvi, ka tu pēc šiem 2 sasaukumiem ej un meklē caur CV darbu un piedāvā sev publiskā tirgū, lai tu tā kā piezemētos un saprastu, kas tad īstenībā biznesa vidē notiek, jo kaut kādā brīdī liekot, apkraujot uzņēmēju biznesu ar nodokli, tu viņu smacē nost, kas tev principā nogriež skābekli no kaut kādiem apgrozāmiem līdzekļiem, jo Latvijas biznes nebūtu nav tik skaists, kā par viņu tiek absolūti deklamēts publiskajā telpā. Tāda būtu šī mana prezentācija. Paldies! Paldies, Aigar. Ati, tev laikam nebūs vienkāršs uzdevums, jo tu esi pirmais, pie kura došos pēc redzētajiem datu slaidiem. Kā jau Aigars minēja, tā fiskālā daļa, par kur runājam, varam skatīties gan uz to pamatsadaļu, kas ir tiešie nodokļu ieņēmumi, tad arī darbaspēka kaut kādu sadaļu. Saki, kā šo redz Finanšu ministrija? Aigars jau iezīmē vienu to ļoti konkrēto priekšlikumu, arī par to pajautāšu, bet kā, kopumā no ēnu ekonomikas viedokļa Finanšu ministrija saredz tieši nekustamo īpašumu darījumu nozari? Jā, paldies par jautājumu. Vispirms jau, ja laikam gribētos tā kā arī uzteikt uz to, ka tiešām priekšlikumi ir diskutējumi noteikti, un uz to arī aicina noteikti Finanšu ministrija, bet primāri jau arī tika ieskicēts, visa pamatā jau ir mūsu pašu sabiedrības attieksme par nodokļu maksāšanu, nodokļu saistībām, un tas arī tas, ko mēs esam pieminējuši arī izstrādājot ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, tātad attiecībā uz nodokļu morāli. Un tas, protams, nodokļu morāli, tas ir tieši tas, kas arī tā kā jau izskanēja, kad ir šī attieksme par nodokļu saistībām un attieksme par izvairīšanos no nodokļu saistībām. Un tad ir jautājums, protams, kas ir tie apstākļi, kādi varbūt ir tie iemesli, kāpēc cilvēki, mūsu sabiedrība izvairās maksāt nodokļus, vai ir pārāk augsts nodokļu likums, par ko jau pieskārāmies arī diskusijā, un vai arī varbūt ir kādi citi apstākļi, kas varbūt negodīga konkurence, varbūt piedāvājums, pieprasījums, brīvā tirgus apstākļi un tā tālāk. Un vēl citi makroekonomikas apstākļi noteikti jāņem vērā, bet kopumā jau es gribētu teikt tā, ka gribētu teikt paldies, ka tie priekšlikumi arī tika sūtīti tātad no Lanīdas puses Finanšu ministriju. Vēl šobrīd es vēlētos varbūt tā kā piemetināt, kad arī šobrīd aktīvi tiek strādāts, ir pie pamatnostādņu tātad nodokļu darba grupa, un cik man ir zināms, līdz 10. maijam var arī vēl iesūtīt priekšlikumus, un es domāju, teiksim tā, nekad nevajag apstāties pie iniciatīvām, arī tad, ja kādā brīdī varbūt ir bijuši kādi apstākļi, kad kādi jo vienmēr, jo vairāk diskutē, iespējams var rast kādus citus risinājumus. Tā kā mans aicinājums ir nepadoties, turpināt, tātad cīnīties, bet par pašu atgriežoties par pašu nozari, droši vien jau arī kā ēnu ekonomikas ierobežošanas aspektā droši vien būtu tas jautājums, arī šīs summas tika pieminēts. Un, jāatzīmē, ka Latvijā ir pavisam kopā, ja nemaldos pēc NACA kodiem, 99 nozares. Un, protams, ka katra nozare grib kļūt saredzamāka, prioritārāka, lai viņus ieklausās. Un skaidrs arī, mēs visi jau saprotam, ka visas 99 nozares, kuras vēl sadalās vēl apakšnozarēs, mēs, protams, aptvert nevaram. Tāpēc arī izstrādājot ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, un to arī
pētnieki arī ir tā teikt ierosinājuši un galvenokārt arī pat norādījuši šiem apstākļiem, kad nav tas varbūt pareizākais veids varbūt pievērsties kādai vienai konkrētai nozarei, bet censties aptvert pēc iespējas plašāku šo loku, un tas ir tas, ko mēs arī centāmies darīt, izstrādājot ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu. Tāpēc mums ir tāds plašāks, varbūt tas tvērums uz horizontālie šie pasākumi, un es jau tā kā pirmīt arī pieminēju, kad, protams, kā es teicu, ir ļoti daudz nozars, un daudzas arī nāk ar iniciatīvēm, ko vēlētos varbūt pamainīt, un arī varbūt kādi arī konkrēti priekšlikumi nāk, bet mums tādā ēnu plānā tātad ir, piemēram, mēs skatāmies tā plašāk, es jau arī pieminētu digitalizāciju, arī tas mums ir ēnu plānā, saucamā Dagrs, kur tieši arī ir mūsu tas mērķis, lai starp institūcijām būtu ātrāka šī informācijas aprita. Tālāk arī mēs aktīvi esam par to, kad strādājam, lai vispārībā, piemēram, arī jau pieminēju šo bezskaidras naudas, varbūt darījumiem, piemēram, darba likumā, mums šobrīd darba likuma 70. pantā ir uzsvars uz to, ka darba samaksa tiek izmaksāta skaidrā naudā. Mēs tā kā, protams, tas viss paliks, tas skaidrā nauda nekur nepazudīs, uzreiz vēlētos nomierināt, bet mēs vēlamies arī, lai darba likumā būtu arī, kad ir iespēja norēķināties bezskaidrā naudā, tāds tā kā uzsvars tikt uzlikts. Un tas ir kaut vai tāds piemērs, un tāpat arī runājam par to, kad mēs redzam pēc datiem arī, kad no bankomātiem tiek izņemts ļoti lielas naudas summas. Tad, protams, mēs arī redzam to, valsts ieņēmuma dienas redz, kad cilvēkam nav oficiāla darba alga, darba ienākumi, vai arī tur, kur viņš aiziet un cenšas iemaksāt ļoti lielas naudas summas bankomātā. Un tad, protams, jautājums, no kurienes ir tā nauda. Un daudz mums tādi pasākumi, tātad, lai saprastu šīs nezināmās naudas izcelsmes pasākumus, tā kā es jau pieminēju, šī digitalizācija, lai pēc iespējas maksimāli aptvertu plašāku šo loku. Bet atgriežoties varbūt arī pie šīs iniciatīvas un priekšlikumiem, es teiktu tā, ka Finanšu ministrija noteikti ir gatava diskutēt, ieklausīties, un es teiktu, kā es jau pirmīt pieminēju, varbūt šos priekšlikumus, varbūt jau ar jaunāku informāciju atkārtoti iesūtīt Finanšu ministrijai līdz 10. maijam, kur šī darba grupa atkal varētu izskatīt un vērtēt, un, protams, ļoti daudz arī politisku lēmumu, bet kopumā es aicinātu tomēr būt aktīviem, un es domāju, ka risinājumi tiks atrasti. Es nešaubos, ka kolēģi no Lanīdas noteikti arī vēlreiz aizsūtīs Finanšu ministrijai šo priekšlikumu, bet man vēl tāds neliels papildu jautājums. Šeit iepriekš arī šeit Aigara minētajā izskanēja šis piemērs ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināto likmi attiecībā uz īres īpašumiem. Saka, vai no Finanšu ministrijas skatu punktu ir, teiksim, arī bijis tāds vērtējums, ko tas deva no tāda, teiksim, ēnu ekonomikas mazināšanās skatu punktu vai papildus nodokļu ieņēmumu viedokļu, ņemot pieļaujot to, ka, es arī tik tiešām ticu tam pieļāvumam, lai arī mana ticība noteikti nav tik ļoti balstīta datos, ka šis veicina iedzīvotājiem iznākt no ēnām un patiesībā beigās tādā veidā arī palielina nodokļu ieņēmums valsts budžetā. Jā, paldies pie jautājuma. Protams, kad valsts ieņēmuma dienests jau tā kā pirmīt centos arī ieskicēt, ka Finanšu ministrija pat par sevi nevērtē varbūt nozaru griezumā kaut kādā veidā šo ēnu ekonomikas statistiku analīzi, bet nozaru griezumā vairāk analīzi veids šobrīd valsts ieņēmuma dienests, bet ja runājam par to varbūt kāds tas iegums, es domāju, ka to nemaz tik vienkārši arī viennozīmīgi nevarētu tā pateikt, bet noteikti tas būtu jautājums kolēģiem, bet es domāju, ka katra darbība, kas tiek tātad ieviest ar mērķi, tātad visas kopējās sabiedrības interesēs, protams, tas dod kaut kādu ieguvumu. Un tāpēc arī ir tas aicinājums un runājot arī par šīm ienu likmēm, cik ar kolēģiem ir apspriest un dzirdēts, ir jau dažādi šie priekšlikumi, ir arī priekšlikumi viņas celt, kas ir pilnīgi pretējs, ko tā kā Lanīda vēlētos, un tā kā arī nodokļu darba grupās par to tiek diskutēts, un tā kā, ir svarīgi, lai būtu arī šie
cits viedoklis, kad arī tiešām varbūt ir pamatojums un argumenti, ka tiešām ir jāsamazina iespējams šīs likmes, nevis tieši pretēji, kā varbūt citas nozars, varbūt citur skatās, kad iespējams ir jāpaceļ. Tā kā tie viedokļi ir dažādi. Es labprāt dot iespēju arī Santai paturpināt pie šī jautājuma, jo tik tiešām domāju arī ne tikai no nekustamo īpašumu nozares, bet arī virknē citu biznesa virzienu neredz dzirdam to ideju par to, ka patiesībā samazinot nodokļu likmi varētu panākt lielākus ieņēmumus budžetā kopumā, tādā veidā no ēnām pavelkot ārā kaut kādu to daļu, kas patiesībā tik tiešām baidās no tās augstās nodokļu likmes. Un Santa saka, varbūt no tās praktiskās pieredzes ir, nezinu, tikko šķiet pārskatīja pēc 2 gadu, ja nekļūdos pārtraukumu pārskatīja mikrouzņēmumu nodokli, kur arī augstajā galā samazinātu apgrozījumu, tomēr atpakaļ no šķiet 40 vai 45% uz 20. Kādi, varbūt ir kaut kādi praktiskie piemēri vidu pieredzē, tostarp arī šis pats jau īres specifiskais modelis, kas parāda to, ka jā, tik tiešām zemāka likme var izvilkt kaut kādu daļu iedzīvotāju ārā no ēnu zonas. Es gan gribēju bišķīt ar kaut ko citu sākt, bet tad par šīm nodokļu likmēm tur ir ļoti liela, protams, tā pieņēmuma mītu un vēlamības sadaļa. Jo mums ir šis īres tirgus, tas ir tāds labs piemērs, kas šodien arī izskanēja, bet tas ir jāskatās kopā ar to, ka tātad cik sarežģīti tur administrēt. Un arī šobrīd mēs nevaram pateikt, ka pilnīgi visi, kas izierē dzīvokļus, maksā šo 10% likmi. Nav tā, būsim godīgi. Mēs katru gadu uzrunājam apmēram 2-3 tūkstoši cilvēkus, kurus esam atraduši tajā digitālajā vidē, ka viņi izīrē, bet ne jau visi izīrē digitāli, pietiekam daudz darījumu notiek absolūti privāti, un arī no tiem uzrunātajiem nav tā, ka visi atzītu, ka tiešām es tur izīrēju, kaut gan mēs tavu sludinājumu izlasījām. Vai viņš tur pamēģināja, vai viņam nesanāca, vai vēl kaut kas. Tā kā tā mazā likme nav panacēja, un es te varu atgādināt stāstu ar mikrouzņēmumu nodokli iterāciju numur 1. Pirms tiem 10 vai 11 gadiem, kad bija maza likme, bija ārkārtīgi tāds labs, vilinošs režīms pēc lielās krīzes, lai tā kā cilvēki mēģinātu kaut ko darīt, radīt pievienoto vērtību un maksāt mazu nodokli. Mēs atceramies, kur tas viss aizgāja, kā tas tika izmantots. Tā kā likme viena pati atrauti no pārējās realitātes un atrauti no administrēšanas iespējām nerisina situācijas. Bet tas, ko es savukārt klausoties kolēģi tādu emocionālo prezentāciju, dati nemelo. Tā ir pilnīgi taisnība. Bet tos datus mēs katrs interpretējam. Un to, cik viņi ir pilnīgi un ko mēs viņos saliekam iekšā, tas nav dats, tie esam mēs, kas to dara. Un skatoties uz to, šorīt atvēru prezentāciju pat 100 miljoniem, domāju, kā no 150 miljoniem sanāca 100 miljonu nodoklis. Vienīgi tirgojot alkoholu un degvielu tāds varētu būt nodoklis, un tad taču nekustamais īpašums. Bet tagad vismaz dzirdējām kaut kādu izskaidrojumu. Man jau tiešām bija doma, varbūt, domājot, kā tur kaut ko nokrāpt, dikti daudz nelegālā šņēm kāds izdzer, un tāpēc tur tā akcijas ir pazudus vai kaut kā. Bet ir ļoti svarīgi patiešām nevis likt kopā kaut kādus lielus ciparus, kas padara to stāstu, varbūt tādu smaidu varbūt izsauc datu analītiķos un ekspertos, un tad tā diskusija neraisās, bet patiešām konkrētas problēmas likt galdā un viņas risināt. Jo kapitāla pieauguma nodoklis, tas attiecās uz privātpersonām. Mēs šeit salikām kopā visu tirgu, ekstrapolējām arī uz komercobjektiem un runājam par cipariem. Nav tādu ciparu. Kapitāla pieaugums tās ir privāta personas, uzņēmējiem ir pavisam citi režīmi, pavisam cita kārtība, un par viņiem mēs faktiski šobrīd nerunājam. Mēs runājam tā kā par fiziskām personām, bet vērtības ekstrapolējam. Tā kā no tā es aicinātu izvairīties, un mums ar Lanīdu tā sadarbība ir tāda sirsnīga un cieša, un mēs arī cenšamies saklausīt, varbūt nevis tos emocionālos vēstījumus, bet arī tos tādus praktiskos, ko mēs varētu arī darīt un pārbaudīt. Un viena tāda lieta bija, ko mēs tiešām paskatījāmies. Tātad īpašums tiek pārdots lētāk nekā kadrasta vērtība. Šausmas. Kā tā var būt? Paskatījāmies, ka mums valstī pagājušā gadā bija, tagad nepateikšu 4000 ar kapekām vai kaut kā tāda īpašumi. Iesim tūlīt ķersim rokā un prasīsim nodokli. Izrādās, ka kadastra vērtība ir bijusi tam sākotnējam īpašumam, kas ir sadalīts. Un tālāk tas pārdošanas darījums lielākajā daļā no šiem 4000 ir par mazu gabaliņu, bet viņa pārdošanas vērtība tiek salīdzināta ar to veco kadastru, kas ir pa visu.
kur tur kaut kas ir pazudis? Tur nekas nav pazudis. Bet ja mēs pasakam, 4000 īpašumu pārdot zem kadastrālās vērtības, uzdevumi atveries, kāpēc valsts ieņēmuma dienests neko nav izdarījis, nav nodokli paprasījis. Tā kā patiešām ir ļoti svarīgi tos datus korekti pirmkārt grupēt, interpretēt un tad no tā arī meklēt tos risinājumus. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt, un arī paši savās mājās meklējam tos risinājumus, jo tas pats kapitāla pieaugums. Viena lieta ir šī tā kā ticamā, neticamā vērtība, kur noteikti arī varētu diskutēt, un es nezinu, vai tiešām tā situācija ir sliktāka ārpus Rīgas vai Rīgā, jo tas tirgus ir nesalīdzināms. Es nezinu, kurā mazā pilsētiņā vai ciematiņā ir jauni projekti attīstīti un tā tālāk un joprojām. Es pati dzīvoju mazā pilsētiņā, kurā ir 6 vai 7 daudzdzīvokļu mājas. Lielākā daļa dzīvokļu tiek pārdota bez sludinājuma. Tur visi kaimiņi gaida, kur kādam kaut kas atbrīvosies, stāv rindā. Tā kā tie pieņēmumi un tā realitāte varētu, tomēr daudz aspekti viņu ietekmē. Bet, protams, es nesaku, ka nav jāstrādā, un vēl viena lieta, protams, ir ar izdevumiem, ko mēs strādājam. Tātad cilvēki zina par kapitāla pieaugumu, zina, ka būs jāmaksā, abas puses saprot, gan pircējs, gan pārdevējs, ka tā kā neviens nav gatavs uzrādīt nepatieso vērtību, ko darīt, uzzīmēsim izdevumus. Saliksim tur, nezinu, ko mēs tajā mājā vai dzīvokli esam darījuši. Tā ir tāda lieta, ar ko valsts ieņēmuma dienests arī strādā un cīnās, arī uz tiesu ejam, un tā praksa ir dažāda, un cenšamies tomēr pierādīt, to mums ir jāpierāda, cik tad tas nodoklis ir jāmaksā. Jo, ja mēs runājam par fiziskām personām, tur nav vietas nekādiem pieņēmumiem, kaut kādām aprēķiniem pēc tirgus vai tam līdzīgi. Tur ir jāpierāda, ka cilvēks patiešām saņēma to naudu. Un tikai tad mēs varam kaut kādu nodokli arī aprēķināt. Un, Santa, neliels vēl papildu jautājums, vai jūs arī vidpusē no tāda praktiskā uzraudzības darba arī kaut kādā mērā sastopaties ar to problemātiku, ko Ainars iezīmē, kas vairāk droši vien ir tāda datu saņēmēja problemātika privātā sektora pusē, bet vai jums droši vien tā datu pieejamība ir daudz labvēlīgāka? Taisnība, ka mums ir tā situācija labāka zemesgrāmatas datus, mēs, protams, saņemam tā kā virtuāli online un tā tālāk un joprojām tā kā kolēģis smaida, jā, tiešām par datu pieejamību mēs nesūdzamies patiešām. Drīzāk mums ir svarīgi tā mūsu kapacitāte spēt viņus apstrādāt, jo darījumi ir daudz un datu ir daudz un pareizi apstrādāt, pareizi salikt prioritātes un ar viņiem visiem ir tik galā. Aizdomājos vienkārši par to aspektu, lai nozare patiesībā atnākt ar tādu korektu un datos balstītu priekšlikumu, beigās jau tiem datiem ir jābūt, un tur arī veidojās tāda problēma zināmā mērā. Man šķiet arī Anita aizskāra vienu ļoti interesantu aspektu, par kuru es gribētu to sarunu attīstīt vēl tālāk, kādi ir tie efekti uz nekustamā īpašuma tirgu, bet Anita, tu minēji to, ka tajā pēdējo 10-15 gadu griezumā noteikti arī tā situācija ar Krieviju un to, kā tad arī Krievijas finanšu līdzekļi šeit nekustamā īpašuma tirgu ir, teiksim tā, iedrubojušies uz kopējām tirgus tendencēm. Kāds varbūt ir tavs vērtējums, vai tagad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad arī, teiksim, tas ekonomisko sankciju spēks ir radikāli pieņēmies, vai patiesībā tam varētu būt arī tāds pozitīvs iespējas uz to, ka mazinās ēnu ekonomika nozarē? Grūti pateikt, vai tas mazinās, bet tas noteikti maina to mūsu veidu, kā mēs naudas apriti, teiksim, nekustamo īpašumu jomā darbojamies. Bet ir tā, ka to, ko es gribētu pateikt no savas puses, no savas pieredzes, un to, ko Ainārs teica, kad publiskajiem ir mazākas cenas, un tad pārdodot ir lielākas cenas. Mēs, protams, nepārdodam ne meža zemes, ne lauksaimniecības, ne dzīvokļus, bet to, ko es gribēju pateikt, kad mēs strādājam ar brokeriem. Un tas maina kardināli visu mūsu sadarbību un visu mūsu pārdošanu, un tas veicina pārdošanu. Un es neesmu pārliecināta, vai citas valsts institūcijas sadarbojās ar brokeriem, bet mēs esam tie, kas sadarbojas un kas tiešām redz, ka tanī ieguldījumā ir cilvēku skaits, kas piedalās izsolēs, un cilvēku skaits, kas izsoles cenu palielina. Tā, bet jā, joprojām mēs esam tādā iztrūkumā no Krievijas naudas plūsmas, un joprojām mēs tā kā neesam drusku atjēgušies no tā, kas tad būs tas,
kam mēs pārdosim, kas tad būs tas, kas ieguldīs šeit. Un mēs arī kā valsts neesam ļoti pretīmnākoši investoriem. Tā kā, tas vēl viens aspekts, kad mums ir kur strādāt un mums ir ko domāt par to. Paldies. Mārtiņa, gribu pajautāt tev ar skatu varbūt nedaudz nesanākā, tādā 5 gadu griezumā, tur ir 3 faktiski tādi būtiski notikumi, ja tā varētu teikt, vai 3 pamata atskaites punkti no manas puses. Pirmām kārtām, viss process, kas saistījās ar risku iekļūt pelēkajā sarakstā, tad šie te Moneyval procesi, kas noteikti uzlaboja to naudas atmazgāšanas, novēršanas standartu un arī tādu droši vien to, kā finanšu sektors skatās uz nekustamā īpašuma nozari. Otrs jau tikko pieminētais par to Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas tad raisa šīs ekonomiskās sekas. Un trešais virziens, ko dzirdam šobrīd, kad viena no tām būtiskajām Latvijas problēmām aizvien ir tādu ārējo investoru piesaist, kas nozīmē to, ka mums ir aptrūkusies, teiksim, tā naudas plūsma no Krievijas puses, kas droši vien kopumā lielā mērā ir labs signāls, tai pašā laikā, teiksim, no rietumu puses tie investori nav tik gan aktīvi. Un kā tev liekas, kā šī te aina pie tā visu, ko šobrīd diskutējām, atspoguļosies tajos ēnu ekonomikas rādītājos nozarē? Es domāju, par investīcijām skaidrs, ka kaut kāda zinām piesardzība par reģionu ir, bet tā labā ziņa, ka mēs neredzam nekādu tādu aizplūdu. Pārsvarā tie, kas šeit ir, tie ir. Un ļoti daudz arī, kas ir investori šeit, ir tāds nosacīti, tas sev nav vietējais kapitāls, bet tas ir vietējā reģiona kapitāls, vai ne, vai Lietuva, vai kaut kāda tāda, teiksim, kas saprot to reģionu, saprot tos riskus, un līdz ar to, varbūt tā ļoti uzreiz nereaģē un nekustās. Un par tām izmaiņām, es vienu atkāpu, teiksim, par ēnu ekonomiku, man ļoti patīk Arnis Augs pētījumi, bet tie tomēr ir no aptauju datu, vai ne, te, man liekas, kaut kādi tietāk dati, kur mēs tiešām varam, jo ekonomikā mēs daudz runājam par ēnu ekonomiku, ir grūti atrast ciparu, kur mēs varam kaut ko precīzi izmērīt un parādīt šeit, konkrēti mēs kaut ko redzam, un te mēs varam pateikt apmēru. Tā datu īstenībā mums ir par ēnu ekonomiku ārkārtīgi maz. Tādā ziņā, manuprāt, tas ir labi. Tas, kas, protams, no bankām mainījies, ir ļoti daudz, teiksim, dažādu veidu AML prasības, kas ir uzraudzības, teiksim, ar kolēģiem runāju. Bet tā kā droši vien, ka cilvēki iet bankām apkārt. Mums ir bijuši, ka, nezinu, reizi 2 gadā, tāda brīnuma, ka, teiksim, politiski eksponētas personas, tur radinieks, kas arī attiecīgi politiski eksponētas personas, vai ne, grib kaut ko nopirkt, un tur vēl izrādās samazināt summu, un tā, tas tur, veseli tad baigo ņemšanos, vai ne, rada bankā, un tad sāc pētīt. Bet tādi gadījumi, kur izstāst tādi, baigi trakie, vai ne, viņu īstenībā, vismaz līdz mums nonāk ārkārtīgi maz. Ja mēs skatāmies, kur mēs redzam visvairāk samazinātās darījumu summas, tie pārsāja ģimenes darījumi. Tie pārsāja ir kaut kas, teiksim, no vecākiem tiek pārdots par kaut kādu summu bērniem, tad dažkārt ir tā, ka tie bērni nāk uz banku, pēc tam grib saņemt kredītu. Bet mēs saprotam, teiksim, tādas darījums neparādīsies sludinājumā pirms tam, vai ne? Tas neparādīsies, teiksim, cenu bankas vērtējumā, ja tur ģimene kaut ko viens otram nodod, kaut kādu darījumu uzstājas, pēc tam kaut kādu naudu saņemt kādam citam, varbūt jānoreitinās, vai ne par to. Bet arī šādos gadījumos, teiksim, šobrīd banka skatīsies, piemēram, ja tev atnāk cilvēks, kurš ir no ģimenes saņēmis īpašumu, jautājums, kas tas bija īpašums? Kā tas ir bijis iegūts? Kad tas ir bijis iegūts? Ir 20 gadu atpakaļ privatizēts dzīvoklis jautājumu nav, vai ne? Ja tas ir varbūt, nezinu, pirms 2 gadiem kaut kur pēkšņi parādījies īpašums, kas tagad tiek norakstīts, un tad atnāk cits cilvēks, kurš grib uz to izņemt hipotēku, vai ne? Tas atkal tās lietas, kas ir pamainījušās, kur banka sāk skatīties, iet pa to ķēdīt atpakaļ. Un saprast to visu, no kur ir tā izcelsme. Tā kā tās izmaiņas, un varbūt, kas mums vēl šeit diskusijā bija, par reģioniem es piekrītu, reģionos lielākā problēma šobrīd ir kreditēšanā. Tas, kad bieži vien tas, ko mēs varam iedot tirgus vērtību, vai neatbilst, teiksim, grib kaut ko uzcelt, vai ne, tad tirgus vērtība ir zema, būvniecības izmaksas dārgi, grūti nokreditēt. Tur noteikti reģionos tā ir problēma. Un, ja mēs skatāmies uz ēnu ekonomiku nekustamā īpašuma nozarē, tad es teiktu, es redzu tādas 3 motivācijas, kāpēc viņai vajadzētu eksistēt. Pirmā valsts nodevu reģistrējot, otrā būtu ienes no kapitāla pieauguma, un trešā droši vien vienkārši fakts, ka mums eksistē nauda ekonomikā, kas nav nekur uzrādīta, kas cilvēkiem ir, pa kuru viņi gribētu kaut ko iegādāties, bet īsti nevar ielikt bankā. Tas tāds legalizācijas riska jautājums. Tā kā, un savukārt, teiksim, mēs banku pusē, es piekrītu, mēs paskatāmies maksājumu karšu Latvijā apgrozījuma, 40% no maksājumu karšu, tas, ko cilvēks saņem algās, mēs izņemam skaidrā naudā.
Teiksim, es saprotu, ir dažādi paradumi, ir cilvēkiem, kam vienkārši patīk skaidri nav norēķināties, bet man, teiksim, ir grūti iedomāties, kāpēc man būtu 40% savu to, ko es tērēju, jāņem skaidrā naudā, vai ne? Tas par kaut ko liecina, bet šajā gadījumā, jā, es teiktu, ka bankām mums pat tādi tipiskākie, kas sanāk izplatība vienas gadījumi, ka tu pērc īpašumu un tur tev ir, nezinu, tu darījums 120 000, 100 000 ir par dzīvokli un 20 000 par mēbelēm, vai ne? Ko mums mēdz tādu būt. Pat tādus mēs relatīvi maz savā praksē redzam. Un te es domāju, ka tiešām tas banku pārbaudas un tā finanšu sektora pārbauda strādā un ir efektīvi, kad tā nenāk līdz ar to tas, kas visticamāk notiek, ka šie tad paliek stipri ārpus vispār kaut kādas oficiālās sistēmas. Un tur viena no tā motivācijām vienkārši eksistē tā nauda, kas ir, bet kura tad, kaut kā rokas maina, vai ne, viņi no viens rokas uz otru staigā, bet viņi nevar parādīties kaut kur legāli. Paldies, Mārtiņ, un jā, cienījamie skatītāji un arī diskusijas dalībnieki, diemžēl mums šodienas diskusijai atvēlētais laiks strauji tuvojās beigām. Mēs esam tiešām daudz diskutanti. Kopā panelī 6, kas nozīmē, ka katram atlikuši apmēram 2 minūtes, lai iedot to varbūt savu skatījumu uz kopsavilkumu sadaļu, proti, kas ir tās, jūsuprāt, darāmās lietas. Mēs te dzirdējām gan ļoti konkrētus datumus, gan ļoti konkrētas iniciatīvas, un es ticu, ka šī noteikti nebūs arī Lanīdas pēdējā diskusija par ēnu ekonomikas jautājumiem, un ticu, ka arī atgriezīsimies vai nu tādā pašā vai līdzīgā sastāvā pie šiem jautājumiem, un lai nākamajā reizē mēs to diskusiju varētu iesākt ar to, ka pēdējā gada griezumā vai pēdējo 2 gadu griezumā mēs esam kaut ko padarījuši. Aigar, došu atkal iespēju sākt tev. Jā, negribas būt ļoti, atkal, kā teica, ļoti emocionāls, bet, diemžēl tāda ir tā mana izpausmes, tas mans izpausmes veids. Es gribētu teikt, neieslīgt varbūt tādā miegainībā mazliet, jo izlasīšu 2 teikumus, jo no šim slaidam tā kā nepievērš uzmanību, ja runa par darījumu ticamību, un par to, kad ir arī šeit klātsežo, kā teicu, nav taču tā. Tas gaiši zilais, ne, bet tas tumši zilais, tā apakšējā sadaļa, tie ir darījuma daļa, tiek salīdzināta ar citos avotos iegūto informāciju. Tajā skaitā pat ticamiem tiek uzskatīti tie darījumi, kur īpašnieka maiņa notika tiesas ceļā, kā arī darījumi, kur viena no iesaistītām pusēm bija valsts vai pašvaldības iestāde. Par ticamiem tiek uzskatīti tie darījumi, kur pārdevējs ir kāds no pārbaudītiem jaunie projekta attīstītājiem, pārdošanas cenas sakrīt ar rezervācijas cenām. Šajā posmā darījumi tiek salīdzināti arī ar sludinājumiem, kuri tiek automātiski pielasīti darījumiem, kā arī ar nozars ekspertu sniegto informāciju par atsevišķiem citiem darījumiem. Un stage, tas, kas ir tas gaiši zilais, tas savukārt ir ticamie tirgus darījumi, tiek sarēķināts vidējās cenas un salīdzināts ar nepabaudīto darījumu cenām. Ja vidējo cenu veido pietiekami liels darījumu skaits un atšķirība ir pieņemama, tad darījums tiek uzskatīts par ticamu. Ja vidējo cenu veido, piemēram, 2 darījumi, tad to pārbaudēji neizmanto. Tā kā šeit nav runas pat interpretāciju, es domāju, ka šie ir reāli fakti. Un kā jau minēju, reģionos šī situācija, jo, redziet, mēs runājam par procentiem un arī aizkārām arī summas, bet zinot, ka reģionos šīs darījuma summas ir būtiski mazāks, tad iedomājieties, ja kaimiņš grib nopārdot šī mazpilsētā dzīvokli par 10 000, tad samaksājot nieka trīnīti vienkārši iedodot un norādot šo 7 000 rodās šie 30%. Un tā, kolēģi, diemžēl, ir pietiekoši skarba realitāte, ko jūs varat teikt, ka tas neparādās bankās, ka to mēs neredzam. Tas notiek, un tas, ko es gribu ceļmaizē nodot, kā mēs redzam iepriekšējā kaut kādā iepriekšējo nedēļu pagātnē, noteikti parasts cilvēks noteikti nedrīkst darīt to, ko var darīt politiķis vai politiskās organizācijas. Un es gribētu, laikam, tomēr piekrist Rastovska kungam, kas ir tavs kolēģis Tirdzniecības rūpniecības kamerā, kur nesenā intervijā viņš teica, no valsts lūdzu parādiet šo krietnā saimnieka tēlu par šo naudas līdzekļu izlietojumu. Nevis radīt normatīvos aktus, kur ceļot minimālo algu, visiem piepeši paliek lielākas algas, un tad ir tā taisnošanās publiskajā telpā, mēs taču neko, tas taču ir likums, mēs taču tikai ievērojam likumu. Tā kā novēlu šo te vienlīdzību tomēr
gan fiziskai personai un radīt tiešām nevis šo vidi tādu, kas ir ar šo represīvo metodi, kas prasīs vairāk un vairāk līdzekļus, lai atkal pierādītu un kaut ko kādam tur vai prasītu, un tam atkal būs vajadzīgs naudas, kurš jau tā valstī nav. Tā kā mēģināt radīt šo fantastiski foršo vidi, lai mums ir visiem šeit jauki dzīvot, un ir tiešām, lai ir tāda sajūta, ka tu patiešām maksā par tēmu šo te nodokli, un ka viņš tiks izlietots atbilstoši mērķiem. Paldies! Paldies, Aigar. Ainar, jā, no tevis arī diezgan konkrēti priekšlikumi, bet domāju, kas varbūt var iekomentēt, jo ticu, ka tā, nav tā, ka tā ir pirmā reize, kad tie priekšlikumi izskan. Kas varbūt ir tas pagrieziena punkts, kas ir vajadzīgs, lai beidzot to datu nozīmi arī pie privātā sektora, tā kā publiskā pārvalde saprast un to arī saregulēt atbilstoši. Tad vēlreiz šeit arī izskanēja kapacitātes jautājums. Ja valsts iestādē ir jautājums par kapacitāti tajā brīdī, kad tie paši zemes grāmatas dati vai jebkuri publisku reģistru dati, es nerunāju par slēgtiem datiem un tā tālāk, kļūst vienādi pieejami. Pirmām kārtām mēs vienādi viņus sāksim saprast, mēs viņus varēsim vienādi interpretēt un varēsim daudz efektīvāk apstrādāt arī šajā privātā sektorā, mainīties ar valsts iestādēm. Tā ir skaitā, ja valsts iestādē nav kapacitātes visu analizēt. Ja privātām sektoram tieši tāpatās interesē šī sakārtotība, es domāju, vairumā normālā privātā sektora, es esmu biznesā 32 gadus, es neesmu bijis nekad valsts sektorā, līdz ar to es teiktu, ka man ir interese, lai šī valsts attīstītos, un tāpēc šī datu sakārtotība, tas ir viens, un otrs ir šis jautājums par normatīvo bāzi. Vēlreiz, ja nekustamā īpašuma nodoklis soda tos, kuri attīsta nekustamā īpašumu, tāpēc, ka pieaug vērtība, soda arī tos, kuri savus īpašumus nesakārto, tāpēc viņam uzliek dubultu nodokli, vai kā pēdējais gadījums tajā brīdī, ka mēs gribam sodīt, teiksim, Krievijas investorus, lai viņi ātrāk pazustu, mēs viņiem uzliekam 10% nodokli. Tad jautājums, vai tas ir nodoklis, vai tas ir sots, nodeva, vai vēl kaut kas vienlaikus. Un, manuprāt, šīm lietām juridiski būtu jābūt strikti nodalītām. Administratīvās nodevas, kas ir kaut kā reģistrācija, lai dati būtu ticami, tie publiskie dati būtu ticami, tās ir nodalāmas no kaut kādiem citiem maksājumiem, un tiem visiem ir jābūt skaidriem, saprotamiem un pārskatāmiem. Paldies! Paldies, Ainar. Ko, Anita, jā, ar tavu skatu tajā, kas tad mums uz priekšu tie galvenie uzsvari? Jā, es domāju, ka šeit ir krietna saimnieka un krietna iedzīvotāja jautājums. Un, ja es no savas puses varētu pateikt, tad, ja es maksāju, piemēram, ceļa nodokļu un es braucu un es saprotu, ka es īsti nesaņemu to, ko es gribētu saņemt, tad es gribētu arī saņemt vidi šeit Latvijā un būt krietns iedzīvotājs. Jā, paldies, man liekas, ļoti kolosāls kopsavilkums. Atijā, es zinu, ka pilnīgi noteikti arī par 10. māju ticu, ka ne tikai es pats esmu piefiksējis, ne tikai Aigars un citi kolēģi, bet arī virkni skatītāji, tā kā noteikti līdz 10. maijam būs vēl kāds iesnieguma piepildums, bet kas varbūt vēl ir, tīri ārpus tām ļoti praktiskajām lietām, tas, ko jūs no Finanšu ministrijas skatu punktu redzētu, kā tās būtiskākās lietas tieši nekustamā īpašuma darījuma kontekstā. Jā, paldies. Varbūt pirmām kārtām vēlētos šeit izskanēt tāds viedoklis par šo sodīšanu un kad nodoklis ir sots. Primāri vēlētos tā kā pateikt to, ka nodoklis nav sots. Un arī sodīšana dubultā noteikti nav pieļaujama. Un Latvijā nenotiek sodīšana vai nodokļu iekasēšana dubultā. Un līdz ar to es gribu teikt, ka jā, pirmā jau varbūt tā lielākā kļūda, kad ja mēs nodokli uztveram kā sodu, tad, protams, nekas labs no tā nevar sanākt. Tā kā vēlreiz tā kā aicinājums, jā, ka tas ir, jau kā mēs runājam, ir krietns un rūpīgs saimnieks pēc komerces likuma, ko mēs saprotam, tad arī līdzīgi arī tieši tā, ka mums jābūt katram sabiedrības loceklim, ir jāsaprot, kāpēc mēs dzīvojam Latvijā un ko mēs vēlamies un kādā veidā mēs vēlamies gūt kopējo labumu. Un arī runājot par šiem visiem datiem un visu iepriekš dzirdēto vēlētos teikt, ka, protams, lai izdarītu labus un skaidrus secinājumus, ir šī datu tīrība, datu ticamība, un jo būs lielāka šī gradācija, analīze, pētījumi, jo labākus secinājumus un priekšlikumus arī varēs ierosināt. Tā kā to es gribētu pateikt vēlreiz tā kā Lanīdai, kad šo darbu, kas tiek darīts, dzirdējām arī to, ko varbūt varētu vēl pilnveidot, un tas ir tā labā puse un skatījums attiecībā uz
arī attiecībā uz varbūt ēnu ekonomikas ierobežošanu, tad vēlētos arī tā kā šajā brīdī pateikt to, ka pirmkārt jau mums katram ir jāsaprot, kas mums asociējās varbūt ar nodokļiem, un pirmām kārtām pašiem jāsaprot, ka nodokļi ir jāmaksā, un noteikti ir arī mēs strādāsim pie tā, lai vairāk stāstīt par to, kas ir tieši nodokļu morāli, izpratne par nodokļiem, un arī, kā es pieminēju, mums šie pasākumi ir ēnu plānā gana daudz un dažādi, arī šī digitalizācijas procesa, datu apmaiņas starp iestādēm, institūcijām, kas noteikti arī to procesu un datu analītiku nākotnē tikai viennozīmīgi uzlabos un kas palīdzēs arī noteikti pie priekšlikuma izstrādes. Tā kā arī atgriežoties pie šiem priekšlikumu iesūtīšanas, es gribētu teikt, ka jā, Finanšu ministrija ir atvērta iniciatīvām un priekšlikumiem, tā kā gaidīsim. Paldies! Jā, Santes, uzreiz arī tas pats jautājums pamatā, bet tas mans pagrieziena punkts. Varbūt arī vidi varētu skatīties uz tādu, cik tā, protams, jāmeklē tas īstais modelis, bet tādu savu durvju pavēršanai plašākai sadarbībai ar industriju, tieši domājot par to kapacitātes stāstu. Ja dati ir vidi pusē, tad iespējams industrija var dot to tehnisko risinājumu, kā tad nonākt līdz tiem iespējamiem indikatoriem. Tas tikai kā viens virziens, par ko. Pilnīgi noteikti, un mēs esam priecīgi un pateicīgi par to sadarbību, ko katra viena nozare mums piedāvā, nākot ar konkrētiem reizēm pārmetumiem, reizēm priekšlikumiem, bet ar konkrētām lietām mēs varam un gribam strādāt un esam gatavi arī turpināt šo sadarbību. Un Lanīta tiešām ir viena no aktīvākajiem mūsu sadarbības partneriem, arī Lursofts mums neļauj tā kā uz kaut kādiem lauriem varbūt padusēt kādā brītiņā, bet tas tikai mums mudina kļūt labākiem un varošākiem un jaudīgākiem. Tā kā turpināsim šo sadarbību, turpināsim būt tie, kas daudzus mūsu valstī apgādā ar datiem, jo valsts ieņēmuma dienests ir viena no bagātākajām datiem iestādēm. Protams, ēnu plānā ir ambiciozi mērķi par to, kā iestādēm apmainīties visos virzienos, kas ir ļoti svarīgi. Un pat arī pie prezidenta ir izveidots valsts mākslīgā intelekta attīstības tāds vadošs orgāns. Es saprotu, kā šīs visas lietas mums ir jāturpina strādāt. Un, protams, bez privātās partnerības šeit neiztikt. Bet pie tādām zemes lietām patiešām aicinām turpināt nākt ar priekšlikumiem un turpināt nākt arī ar konkrētām norādēm uz konkrētiem pārkāpumiem, konkrētiem objektiem, kur tie pārkāpumi notiek, konkrētiem uzņēmējiem, par kuriem kādam ir zināms, ka tur tiek darīts nepareizas lietas. Jo patiešām mēs šādas visas norādes ļoti rūpīgi izvērtējam, un pat ja mēs nevaram uzreiz kaut ko izdarīt, tad tas paliek mūsu datu bāzē un veido šo uzņēmumu profilu tālākai mūsu rīcības plānošanai. Paldies! Paldies, Santa. Ko, Mārtiņ, tev atkal izskritā iespēja kopsavilkt patiesībā? Jā, no banka puses bankas jau ilgstoši, un mums ir, laikam, jau pārmet, ko jūs visu laiku vienu to pašu sakat, bet ēna ekonomika ir viens no faktoriem, kas traucē Latvijai tā skaitā kreditēt, un tīpaši mēs paskatāmies, teiksim, mūsu regulārs līdzina, kā notiek kreditēšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, un kā Latvija tur atpaliek, vai ne? Tad, ja mēs paskatāmies jomas, kur mēs pamatu atpaliekam, tad tā ir nekustamo īpašumu, tad tā ir hipotekārā kreditēšana, tā ir nekustamo īpašumu attīstīšana, tā ir būvniecības nozara, un tur tiešām arī tie ēna ekonomikas aspekti ir tas, kas būtu skavē, faktiski, neko nedarot, mēs arī nevarēsim, vai ne, panākt kaimiņus. Tā šajā ziņā bankas vienmēr ir par, un ir bijuši par, un tas, ko mēs varbūt šobrīd tiešām jau ar kolēģiem uzskatījāt, redzam, ka mēs esam nākuši, tur tas, kas nonāk līdz mums, tad tur mums īstenībā nav bāžu, vai ne, tad mēs redzam, ka īstenībā tā problēma tas, ka vienkārši daļos nenonāk un nenāk pie mums, vai ne, un tad jādomās, kā mēs varam to daļu virzīt uz to teiksim, legālo pusi. Tā kā jā, bankas ir vienmēr gatavas sadarboties un ir par to. Un tad neliela piebilde varbūt no manis, ka, teiksim, ka patīk dati un kā, teiksim, mēs sabiedrībā kaut kā, teiksim, to sarunu attīstam. Ir ļoti labi, ka vidam ir ārkārtīgi daudz datu un analīzē un tā, bet dažkārt mums, lai mums kaut kas valstī izkustētos, vai ne, nekas nav ātrāks veids kā viens kārtīgs cepiens sociālajos mēdījos. Un tur ir ļoti svarīgi, lai ir šie brīvie dati pieejami, lai cilvēki, kas ir ar interesi, kaut ko pēta, atrod, ieliek vai ne, un pēkšņi. Un tas dažkārt ir tāds
it kā jau mēs visi zinām, bet lai izkustētos lietas, vai ne, tāpēc es arī par to, ka tiem datiem ir jābūt pēc iespējas plašāk un brīvāk pieejamiem, jo pētot no malas, vai tie ir aktīvisti vai, teiksim, vienalga pētnieki vai ne arī akadēmiskie, tas ir tas veids, kas mums var dot arī tos impulsus kaut kādos virzienos brīžiem izkustēties, jo vids, pēc savas dabas nevar būt tāds, kas sāk aktualizēt kaut ko sabiedrībā vai ne, un kaut kādas tādas lietas, lai tas cits specifika un cits veids, kā strādā, bet tas rezultāts jau visiem un mērķis visiem viens ir. Tas, manuprāt, jā, arī tāds labs ierosinājums, iespējams pat vidu stratēģijai, izmantot sabiedrību kā to modro aci, kas palīdz sasniegt plānotos rezultātus. Nu ko, cienījamie skatītāji, diemžēl šodienas diskusijā atvēlētais laiks ir noslēdzies, tikai vēlējos atgādināt, ka jā, šodienas diskusijā mani kopā bija Mārtiņš Āboliņš, Santa Garānča, Atis Bičkovičs, tāpat arī Anita Feldmani, Ainars Brūvels un Aigars Šmits. Tiešām liels paldies par jūsu uzmanību, kā jau minēju, esmu pārliecināts, ka tiksimies arī nākamajās Lanīda organizētajās diskusijās, bet šoreiz visu labu un uz tikšanos nākamreiz. Paldies!